Labdien! Aicinu atbalstīt doto budžetu kā labāko iespējamo pie mūsu patreizējās vērtības skalas un sabiedriskās apziņas. Sākšu ar ievadu. Izteikšu savu, manuprāt, personisko un atšķirīgo viedokli. Sociologu un psihologu pētījums rāda, ka, ja vairākums redzot sarkanu tomātu, saka, tas ir sarkans ābols, tad daudz arī tā saka, tas ir sarkans ābols, nevis sarkans tomāts. Mums ir zemapziņā ieprogrammēts pievienoties vairākumam. Un tas, kurš saka, karalis taču ir pliks, vai kā Giordano Bruno, un tomēr tā griežās, par laimi mūsdienās mēs uz sārta nededzinām šos cilvēkus, bet kā cenšamies padarīt pa idiotiem vai izslēgt no partijas. Esam 100 tautas pārstāvi, dažni dažādu profesiju. Bet labi, ja 5 no mums ir ar pieredzi vadīt lielas organizatoriskas struktūras, plānojot, kontrolējot to darbu, lai sasniegtu uzdotos mērķus. Labi, ja 5. Vairākuma viedoklis ir pavisam savādāks. Kā cilvēkam, kuram ir pieredze vadīt, kontrolēt desmitiem uzņēmumiem, arī ārzemju kapitālu, vēloties teikt, ka mūsu budžets sastādīšanas veids ir atžgārns. Mūsu budžeta sastādīšanas veids ir atžgārns. Neticu, ka bez retorikas kāds šajās zālēs spētu atbildēt, ar kādu mērķi mēs 2018. gadā tērēsim iedzīvotāju nodokļu maksājumus. Šī mērķa trūkums ir visa mūsu kopīgā problēma. Ir katra partijai, nevienotībai ir šāds mērķis, ne saskaņai, ne mūsu valstī kopumā. Jā, nav, es godīgs. Jebkurš pieredzējis organizētājs teiks, ka vispirms ir mērķis, vīzija, tad stratēģija, kā sasniegt šo mērķi, tad rīcības programma un tikai tad ir budžets, kura būtība ir nodrošināt rīcības plānu izpildi. Mums budžets šī brīdī kaut kāds bubulis. Nevis tas, vai, kā sakot, ministra prezidents veiks rīcības programmu, izdarīs to, ko ir uzņēmies izdarīt, ir galvenais, bet galvenais ir, vai apstiprinās budžetu. Ja neapstiprinās budžetu, krīs valdība. Tātad nav galvenais, ko dara ministra prezidents, bet galvenais, kā mēs norebosim naudas. Otrais, kā jau teica ārlietu komisijā, esmu pārstāvējis uzņēmumu īpašnieku intereses budžeta pieņemšanā. Un tad budžetā tika detalizēti rādīt ik katrs santīms, ik katrs tolīts papīrs, kur aiziet. Man nav saprotams, kā var pārstāvēt iedzīvotāju intereses, ja mēs neredzam, kur ik katrs cents, ik katrs eiro aiziet, kam. Treškārt, kas faktiski attiecās gandrīz uz jebkuru ministriju, ne tikai uz veselības ministrijas budžetu. Veselības ministrs budžets ir lielākoties lobiju budžets. Arotbiedrības lobija, farmācijas uzņēmēju, ģimenes ārstu, medicīnas biznesu un tikai tad iedzīvotāju interešu budžets. Pēc labklājības ministrijas datiem no 2017. gada līdz 2016. gadam par 50 000 gadījumu ir pieauguši saslimstība. Par vairāk kā 50 miljoniem eiro ir izmaksāts slimības naudā, kas norāda, ka tauta paliek slimāka, nevis veselāka. Veselības aizsardzības budžets 90% ir cīņa ar sekām, slimību ārstēšana. Bet satversmē noteiktā iedzīvotāja interešu veselības aizsardzība ir pēdējā vietā. Manuprāt, ja veselības aizsardzība arī būtu bizness, uz ko var nopelnīt miljonus, arī šī veselības budžetā būtu beidzot parādījušies kaut kādas konkrētas soļas, lai tauta sāktu mazāk slimot.
Lobby pārliek lielā ietekme nav mūsu problēma. Tā ir visa Eiropas Savienības un ASV pat prezidents norādīja, cik nevēlam ietekmē šie lobby. Un arī tāda pati problēma kā mums Latvijā, tāda pat tas Eiropas Savienībā, kad cilvēki paliek slimāki un nauda nepietiek. Jo faktiski mēs jau lobējam ražotājs, nevis iedzīvotāju intereses. Un pats pēdējais, pats bēdīgākais. Viens tautsaimniecībā strādājošais cilvēks uztur 2,5 pensionārus, skolotājus, policists, pašvaldībā strādājošos, valsts amatpersonā strādājošos. Mūsu demogrāfija nav no labākajām. Kas notiks tālāk? Cik viņš tālāk uzturēs? Vairāk kā 370 000 Latvijas iedzīvotāji pavetuši valsti. Mums ir 10 miljardu parāds. Budžets nepietiek visu valsts funkciju veikšanai. Tas ir pa mazu. Mūsu valsts lēni un nepārtvaram virzās uz bankrotu un latviešu tautas iznīkšanu. Man žēl, ka mēs to neredzam. Mums nav nekāda soļa uz doto brīdi, lai šo apturētu. Un vienīgais, kā mēs šo problēmu varam risināt, ir tautsaimniecības attīstības, jaunu darba vietu radīšana. Piedodiet, es neredzu enerģisks soļus, lai attīstītu tautsaimniecību, radītu jaunas darba vietas. Pat šodien izskatot Eiropas komisijā, kur mēs apgūstam Eiropas fondus, es neredzu, ka tur kāds par to uztrauktos, ka faktiski mūsu tautsaimniecība lēnā garā iznīkst. Man ir liels lūgums, vairākumu domājošie. Mainām domāšanu. Ieraugām, ka karalis ir pliks. Atrotiet pieturkums kopīgam darbam un sakārtojiet dzimto zemi. Turpiniet debatas, Kalnozola kungs, vai arī dodiet vietu nākamajam runātājam. Man ir liels lūgums, Ināras kundze. Jums ir tāds pienākums nodrošināt klusumu zālē. Turpiniet debates, Kalnozola kungs, Lūdzu, vai dodiet nodrošiniet vietu klusumu zālē, lai nākamajam es varu pabeigt savu teikto. Izpildiet savu pienākumu. Sešas minūtes vēl ir palikušas, jā. Ko mēs darām? Es atvainojos, jūs paši kaut kur negribat paskatīties no sevis un no malas? Paskatīties spoguli, Es aicinu vai nu turpināt debates, vai dot vietu nākamajam runātājam. Ja? Esam labi saimnieki savā zemē. Aicinu atbalstīt doto budžetu labāko iespējamo pie mūsu patreizējās vērtības skalas un sabiedriskās apziņas.